Здесь, в 20 километрах от центра Риги, живут 40 человек, прибывших к нам из разных стран. Мы называем их беженцы, однако официального статуса беженцев они еще не получили. Здесь есть люди из Ирака, Сирии, Франции, Украины. Они все искали лучшей жизни, спасаясь от войны. Расскажите, сколько здесь человек всего проживает? И вот что это за здание? Tātad šobrīd patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucenieki dzīvo 40 cilvēki. Kopējā kapacitāte izmitināšanai ir 150 līdz krīzes situācijā arī 200 cilvēkiem. Un mucenieki šeit gaida principā savu lēmumu pieņemšanu par statusu piešķiršanu. Šeit uzturās tie cilvēki, kuru status vēl nav piešķirts. А пока их статус не приняли, что это для них означает? Tātad šobrīd, kā patvērumu meklētājiem, viņiem vienkārši ir gaidīšanas process. Viņi var brīvi pārvietoties no šīm telpām, apskatīt, teiksim, Latvijas robežās citas pilsētas, paziņojot par to, ka, teiksim, viņi nenakšņos šajā iestādē. Viņi var droši pārvietoties brīvi, un arī pēc tam, kad status tiek piešķirts, tad ir Schengenas zonā brīva ceļošana un iespējas. Они обязаны сообщать, что они будут ночевать здесь? Jā, tas ir vēlams, ka viņi painformē, ka šeit nenakšņos konkrētajā naktī. А откуда здесь люди, откуда они приехали, из каких стран? Šeit pārsvarā ir patvērumu meklētāji no Ukrainas, no Afganistānas, ir no Irākas, ir arī no Gruzijas, arī Vietnama. Как-то происходит их интеграция на данный этап, и учат ли они латышский? Šobrīd, kā patvērumu meklētājiem, viņiem nav nekādas tādas integrācijas, teiksim, iespējas vairāk, kā vienkārši viņi dodas uz veikalu un komunicē ar vietējiem iedzīvotājiem. Ir bijuši arī futbola mači starp vietējiem iedzīvotājiem un patvērumu meklētājiem. Spēļu vakari, kas ir brīvprātīgi izrādījuši interesi kaut ko tam līdzīgi darīt, bet nekāds tāds īpašs specifisks process šobrīd vēl nenotiek. Tad, kad jau ir bēgļu status piešķirts vai alternatīvais status, tad ar šo nodarbojās līdz šim kultūras ministrija. Какие у них здесь обязанности? Tātad, principā, vienīgais viņu pienākums ir pašiem rūpēties un gādāt par savu pārtiku, tātad viņi gatavo ēst, un viņi arī nokopj pēc sevis telpas tīra. И, в принципе, все, это весь их досуг. Nē, katrā ziņā viņi jau var darīt kaut ko vairāk, ja viņi vēlās. Kā jau es minēju, viņi var braukt uz pilsētu, apskatīt pilsētu vai sportot, jo mums ir arī biblioteka un sporta zāle. Ir arī pieejami bērniem velosipēdi, viņi var vizināties apkārt, staigāties. Расскажите, какие там книжки, на каких языках, и как дети или как взрослые их читают, кто помогает им? Pārsvarā viņi paši skatās, kas ir viņiem interesanti vispār. Vairāk izmanto internetu nekā varbūt biblioteka. Bet bibliotekā ir grāmatas, protams, arī kaut kas ir latviešu valodā, kas ir vairāk vizuāli, lai uztverams bērniem krāsojamās grāmatas. Krievu valodā ir materiāls informatīvais, tāpat ir angļu un arī franču valodā. Ir arī kaut kādi materiāli, kas ir arābu valodā, teiksim, tāda kā rokas grāmata par to, ko būtu nepieciešams darīt pēc tam, kad ir iegūts bēgļa status un kur vērsties pēc palīdzības vai kaut kas tam līdzīgs. Сколько у них финансирования в день? Dienā tiek saņemti 2,15 un izmaksāšana notiek skaidrā naudā 15 eiro nedēļā. Tātad. Они жалуются, что не хватает денег? Ņemtas arī pāris sūdzības par to, ka nepietiek. Ja mums būtu, protams, iespējas, mēs arī labprātāk dotu arī vairāk naudu, taču, diemžēl, tie apstākļi ir tādi, kādi ir, un tā nauda ir tik, cik viņa ir. Tajos gadījumos, kad ir Eiropas Savienības teiksim, līdzfinansējums kaut kādos projektos, tad arī tiek gatavotas atsevišķi pārtikas pakas un sniegt arī citāda veida palīdzību. Bet šobrīd, kamēr šis nākamais projekts ir procesā izskatīšanas, ir jāiztiek ar to, kas ir, diemžēl. А вы с ними общались? Вот чем они хотят заниматься? Работать? Кем именно хотят работать? Где хотят жить? Хотят ли в Риге жить или лучше здесь? Ir daļa cilvēku, kas, protams, ir teikuši, ka viņi gribētu dzīvot Latvijā. Pārsvarā visi saka, ka Latvija ir skaista vieta, kurā dzīvot. Ir daži teikuši, ka klimata apstākļi ir varbūt ne tik atbilstoši, kā ir līdz šim ierasts. Bija viens puisis, kurš teica, ka viņš labprāt vēlētos apgūt vai turpināt, pareizāk sakot, frizieru arodu, jo viņš to bija nodarbojies savā mītnes zemē.
Bija auto atslēdznieks, kurš gribēja kļūt. Un ir arī, protams, izglītoti cilvēki, studenti, kas ir mācījušies информатику un datorzinātnes. А знакомятся ли местные жители с беженцами? Viņam, protams, var notikt kaut kāda komunikācija, teiksim, tas ir tas pats veikalā vai uz ielas, bet tāda atsevišķa komunikācija līdz šim ir ļoti minimāli novērota. Ir arī cilvēki, kas ir nākuši šeit ziedot kaut ko vai ir izrādījuši interesi kaut kādā veidā palīdzēt. Какие-то романтические отношения завязывались ли? Bija viens puisis arī, kurš bija iepazinies ar latviešu meiteni, taču vairāk informācijas man, diemžēl, nav par to, bet jā, ir arī draudzīgas attiecības. Александр, вы местный. Расскажите, как вам рядом с беженцами живется? Ну, в принципе, они нас не трогают, мы не мешаем им, а они нам тоже не мешают. Ну, иногда бывает, когда они запьют, тогда драка приходится. А драки между кем и кем происходят? Ну, между поселком и беженцами. А до крови там приезжает скорая? Ну, бывает такое. А полиция? Бывает и полиция. Девчонок местных трогают? Да, трогают. За жопу. Ну, за пол. Мальчишки, ну а вы общаетесь с местными Да. беженцами? На каком языке вы с ними разговариваете? На английском. Русский. А вы в школу здесь ходите, и они тоже с вами вместе ходят? Здесь нет школы, там на Мерцемс, Югле, да. Ну, у вас есть одноклассники беженцы? Ну, у меня есть. Ну, И как к нему относятся? нормально. Не страшно вообще вот вам, молодым, так рядом с ними жить? Не. Если вот приедут сюда вот 500 человек, что тогда делать будете? Ну, что, будем ходить и все. Ну, просто нас не трогайте, ходите вы отдельно и все. Анастасия Гришкова специально для Вест.ЛВ.